Gaišāku Latvijas studentu apvienības gada vecbiedrs. Gada laikā devis vislielāko ieguldījumu studentu dzīvē, atbalstījis studentu organizētos projektus, bijis atsaucīgs un piedaloties dažādos Latvijas studentu apvienības organizētajos notikumos un pasākumos. Lūdzu, video. LSA gada vecbiedrs 2011. Kirils Solovjovs. Kirils ilgus gadus bijis LSA valdes loceklis, vadot finanšu virzienu, gan pēc tam starptautisko virzienu, bet pēc aktīvas darbības LSA valdē kļuva par tikpat aktīvu un nozīmīgu vecbiedru. Kirils sevi pierādījis kā cilvēku, kuram rūp studenti, kuram rūp LSA. Kirils māk un zina visu. Kirils aizmies. Dainis Jakovs. Dainis ir ļoti stilta personība un ir aizsācis daudzus projektus, kas tiek realizēti vēl joprojām. Viņš dalās par savu studiju gadu pieredzi dažādos LSA, gan augstskolu iespēju rīkotajos semināros. Tādējādi motivējot jaunos studentus atrast sevi dziļumu, dzīvē sasniegt vairāk nekā sākumā šķiet iespējams. Lūdzu, pārstāvis. Valdi pasniedz Latvijas studentu apvienības viceprezidente Lāsma Vencendorfa. Es sapratu, kā vēl nekad, cik svarīgi neaizmirst to, kas bijis pirms mums, tātad vecbiedrs. Un tādēļ es novēlu jums ikvienam neaizmirst to, kas bijis pirms tam, jo vienmēr tur kaut kas ir bijis, un tas ir bijis ļoti spēcīgs. Tātad. Gada vecbiedrs 2011, Kirils Solovjovs.